Brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams nākas lietus. Tev ir uķis novēro. Man ir uķis novēro. Es gribēju parādīt, kāds vēl Ziemassvētku dāvanas man jau ir. Pirmais, tas ir tāds Ziemassvētku skrubis. Vienkārši ķermeņa skrubītis, tūlītes. Tāds, viņš beigas smaržīgs, izmantošu, un otrā lieta tūlīt parādīt. Un tāds tā kā grilas panna. Tāpēc jāpaldies visiem, un vēl ko es gribēju pieminēt arī par pagājušo nedēļu. Es viņu tagad vēl likšu. Tur bija tāds moments, ka es taisu to matu ampulu. Bet nians ir tādi, ka man ir nesen arī uztaisīta kopjošā botoks procedūra. Tas arī ir jāņem vērā. Bet vispār, man patīk tā, man patika, un es esmu jau iepriekš taisījis to matu ampulu. Viņa ir laba, viņa reāli, pēc viņas tiešām ir ļoti, ļoti mīksti mati, bet tā ir tāda nians, ko vienkārši jāņem arī vērā, kad man jau iepriekš arī bija nesen taisīta tāda kopjošā procedūra, kas var tā kā vēl vairāk tā kā uzlabot to visu. Čau visiem! Šī ir jaunā vlogmas weekdēļa. Un šodien ir tāda mierīga diena pēc visiem svētkiem. Kaut kad svētku nedēļa tikai sākās, bet pēc iepriekšējiem svētkiem man ir šodien tāds restarts, jo pēdējās dienas ir sēsti vienkārši nenormāli daudz visādu ēdienu, dzērienu, visu kaut kas, un vienkārši gribās bišķīt atgriezties, un tāpēc es šodien došos uz treniņu. Un šodien man tāda brīva diena, man jāizdara visādas lietas, jāizņem viena paciņa mammai. Viņa paprasīja, tajā pašā pusē es izņemšu vienu par semināru certifikātu, jo pagājušajā nedēļā mēs bijām seminārā, un mēs aizmirsām tādu lapiņu, ko pēc semināru dod ar draudzeni. Tāpēc es iebraukšu pa ceļam, tieši arī paņemšu tur to lapiņu. Pēc tam atbraukšu, uztaisīšu jau normālu savu brokstus, jo es neesmu vēl brokstus pataisījusi savu. Es vienkārši tagad skriešu treniņu, bet tas ir labi. Jo, godīgi sakot, es šīs dienas esmu sēdusies, un bišķīt arī ir tāds stop, paēdīšu vēlāk. Un vienkārši kārtošu mājos šodien izrādās, vakar vispār, tādas enerģētiskās dienas, skaitās. Un tad tu vari tā kā izvedēt savu māju, tu vari kaut kādas vēlēšanās rakstīt un mērķus uz nākamo gadu. Bet tas bija teikts, ka līdz pat jaunajam gadam it kā jau var, bet pārsvarā tas no 21. līdz 25. Un jā, tāpēc laikam ir jākārto māju. Un tas tā normāli ikdienā jau nevar tikai tad, kad enerģētiskie datumi. Un vēl es jau saņēmu komplimentu, man patīk, salielamināju vakar savu steigā aizvakar uz tusiņu, bet man patīk. Tātad es biju treniņā, sākās kaut kāds lietus, un tagad es iešu paņemt savu to certifikātu un mammas kaut kādu paciņu. Reāli izskatās kaut kāds drūms. Tā. Visi pasūtījumi ir, lapas ir, viss ir. Tāpēc treniņā arī ir būts, tāpēc es tagad braukšu un atpakaļ uz mājām. Taisīšu savu kaut kādus brokastis 3 dienā un centīšos šodien iespējams tā kā sakārtot kaut ko, bet negribās. Un jā, tā jau būs rītdien. Rītdien man ir darbiņš. Un rītdien, man tur jau kāds zvanīs tā. Un izlādējās super. Labi, es braucu, tā kā tiekās vēlāk. Šodien ir nākamā diena. Es zinu, ka es pabeidzu vakar vienkārši tā kaut kā uz viena brīža. Es pabeidzu uz to brīdi, kad es vienkārši ņēmu tās paciņas ārā. Jā. Es izņēmu, pēc tam visa diena atlikušā, man bija tādi, kas vienkārši tīrīja kārtoja dzīvokli, tāpēc es neredzēju jēgu filmēt. Un šodien gan
Es tagad gaidīšu transportu. Man ir šodien tāda schēma. Es noliku mantas mašīnā. Pati braucu tagad uz darbu, pēc tam atbraukšu atpakaļ un braukšu pie ģimenes, jo šo Ziemassvētkus svinēšu ar ģimeni, ar radiem. Tāpēc jā. Šī iepriekšākā dramā piebrauca autiņš, es īstenībā tikko sapratu, ka es ar Evi ģēkām tiekšu. Es vienkārši nezināju, jo man tagad vajag nevis uz darbu, man vajag aizbraukt pakaļ vienai lietai. Tātad savāc uz brāļa fotkas un aizbrauc transportiņš, nu nekas. Ne uz transportu un braucu uz darbu. Un līdz vakaram man būs jāstrādā. Cik esmu priecīga. Nē, nu man patīk savs darbs, tāpēc es esmu priecīga, bet nu tāpat. Tātad esmu mašīnā, es jau esmu pie mašīnā. Un tagad es braucu pie ģimenes, sildu mašīnu, jo tad viss bija stikls priekšējais aizsals no iekšpuses. Bet es tūlīt izbraucu, jo tūlīt ir 8. Es cerēju, ka es tur 7 būšu, bet darbs. Tas ir darbs. Baidīgs. 10:25 un mēs graznojam māju svētkiem. Dzīvokli svētkiem. Cīm, bet tu arī grazno? Mēs graznojam visu svētkiem. Re, kur es šito tensu taisīju tik smuki. Viņam ir vienkārši burvīga dzīve. Pa galdu. Ziemassvētku rīta brokastis, kafija un gaļas pankūks. Es rādīju un gaļas pankūks. Protams, kad ir jāatver pēdējais datums kalendārā. No ko? Tas ir nopietni. Es domāju, ka tur būs kaut kāds liels viens, bet nu labi. Paldies! Reāli man likās, ka tur būs kaut kas tāds neparasts, bet nu labi. Lai es saprastu, tā kā viss kalendārs bija vai nu bumbuņās, vai nu končiņās, vai nu šajos, un tāpēc man likās, ka pēdējais būs kaut kas specifiskāks, bet nu labi, ir labi tāpat, nesūdzos. Svētku brīnums, sākas snikt sniegs. Jūs atnāc Oma, tūlīt pat nāks radnieki, un mēs ēdīsim, svinēsim. Nu, likt uz šķīviem kaut ko jau tur likt? Nelikt? Tā. Gan jau tev parasto kolu? Nē. Vai nesēž? Nu, gaši ir tu gaši. Tā kā, oj. Es vienkārši gribu nofilmēt savu. Patīk, Simba ir maisā iekšā. Kas tev vēl? 20 eiro. Kaut kāds dators. Man jāpārspēj. Un smaržas. Kādas man siltas zeķītes. Kas tas ir smaržas? Jā, nu ne jau kas Protams, tāda labai meitenei jau nebūs tikai viena lieta. Tāda vienai meitenei. Man ir kaut kā, es vēl neskatīju. Kaut kāda pidžama. Bet reāli gribēju. kaut kāda. Nu jā, kaut kāda. Vasarīga. Nu, gultā karsti gulēt. Tātad viena salduma, lai kalorijas nepazūd. Otri saldumi, lai kalorijas nepazūd. Un tas bija kaut kāds tas, es sapratu, kruču sprejs. Mani. Tā kā aparāts ar uzgaļiem, ko es gribēju priekš sejas procedūram.
Tieskrūvē. Mēs ļoti forši pavadījām reālu vakaru. Es tikko biju izgājusi pastaigāties ar draudzeni. Mēs pastaigājām, tagad es dodos atpakaļ ar foršām emocijām, reāli foršas šēdienas, foršas dāvanas, vienkārši forši vakars ar ģimeni, radiniekiem. Un reāli vēl ar draudzeni satikos un viņas māsiņu, kruču pastaigām ārā. Reāli ļoti foršas emocijas no šādiem Ziemassvētkiem. Es nezinu, vai es kaut ko ne to apēdu vai ko es izdarīju ne tā, bet es man reāli pot ceru, ka nevajag šīs 2 dienas. Bet nu labi, es ceru, ka pāries, ka tas vienkārši kaut kas man uznāca organismā. Bet šodien jau ir 26. Es jau pat paspēju aizbraukt uz darbu, pastrādāt. Tagad es esmu atpakaļ. Krāmē mantas braukšu. Man uz otru darbiņu vēl jābrauc. Šodien paspēju vēl uztaisīt atslēgas čipu, jo es nezinu, kāpēc no cita dzīvokļa man vienkārši čips vienkārši nestrādāja. Un man vajadzēja taisīt jaunu. Jo, savādāk es nekādīgi nevarēšu tikt iekšā. Tā kā es tagad vienkārši nesīšu mantas lejā uz mašīnu un braukšu uz otru darbiņu un tad viss atpūsties. Tā kā jā, brīvdienas beidzas. Bet, daudz kas nestrādā vēl it kā. Bet, tāpat es jau strādāju. Kāpēc gan ne? Tad man rīt laikam nekas nebūs. Es vienkārši atpūtīšos. Es pieļauju domu, ka šis video, kur jūs tagad skatāties, turpinājā būs arī jaunais gads. Tā kā redzēs. Tātad es krāsojos, tagad braukšu. Viņam Danielas, viņam taisīs nagus. Tikko pabeidz strādāt. Es višķīgi gribēju piekrāsēties, ja mēs dosimies šodien uz kino. Vienkārši patīk, ka vīrieši nostājās neskatītos. Kā es krāsojos, tagad aizgāju. Kaut ko vienkārši pēc tā saloniņa stāvēja, kur runāja. Tad kā skatās vienkārši, kaut kur aiztasās te. Taču kādi interesanti tipi. Es tagad bišķi pasildu mašīnu un es skrienu, jo mani jau točna gaidīs, jo mums ir kino vakarā, mums ir jāpaspēj uz to visu. Tāpēc jau... Es kaut kā piekrāsojos, vienkārši braucam, nav laika. Es īstenībā gribu vēl kafiju. Bet vai man ir laiks? Laikam nē. Bet es uzrakstīšu, kas būšu pēc. Uztaisījām nadziņus pie Danielas. Es viņai atvedu kafiju, bulciņas. Un mēs dodamies uz kino. Tātad es eju. Ir drausmīgs vējš. Mēs ar Danielu bijām uz kino. Šis dienas bija diezgan maz kaut ko filmējis, bet es centīšos rīt. Rīt ir jaunais gads. Mēs bijām šodien Danielas kino. Nenormālais augstums ir izkritis, sniegs, beidzot ir ziema. Ir 30. janvāris 2025. gads. Ak, Jēzus Marija, cik augsts. Priekš manis, tāpēc, ka es nezinu, man liekas, tāds augstums sen nav bijis. Un ir izkritis sniegs, ir nežēlīgs augstums. Mēs ar Danielu šodien taisījām nagus, pēc tam mēs vienkārši ātrumos taisījām. Pēc tam mēs skrējām nolikt mantas pie maniem vecākiem, un tad mēs skrējām reāli uz kino. Un mēs tieši paspējām. Reāli bija tik garšīgi paēst popkornu, vienkārši pabaudīt filmu, pasmieties. Bija nežēlīgi forši. Esmu ļoti priecīga, jo Danielai šodien bija vārdiena. Un jā, mēs tā forši pavadījām dieniņus, viņai dāvaniņu uzdāvināja, viņai patika. Tā kā tur bija skrubītis, ziepītis, balzāms lūpu un končiņas. Pūri tādas dažādas garšiņas bija forši. Un jā, es izmājām. Šodien ir diena pirms... šodien ir diena, kad būs jaunais gads. Tā kā pēdējā 2025. gada diena. Man liekas, šis gads bija visiem tāds diezgan smags. Kaut gan, ziniet, nav tādas lietas, ka reāli katru gadu viņi saka to, ka šis gads būs vienkārši un gada beigās, jā, šis bija viens no tiem smagiem gadiem. Tā arī katru gadu, man liekas. Es tagad atceros, ka par 2026. gadu, kaut gan arī tur nav tā, ka saka ko baigi arī labu, tāpēc es nezinu, kas būs gada beigās. Es vairs neceru ne uz vienu gadu, vienkārši dzīvoju. Bet jā, es tagad došos uz trēniņu vēl pēdējo šogad. Mēs uztaisījām vakar nadziņus, paldies Danielai, tādus tā kā ar dizainiņu. Un man skaķis vienkārši bauda savu dienu.
Tā kā jā, un šodien vēl stošos skropstu pieaudzēšanu pēc ilgiem laikiem, pēc ilgiem gadiem, tāpēc, kad es laminēju savu skropstu, tā kā es pati māku laminēšanu, es savu parasti laminēju uzacis, bet skropstus prasu savai draudzenei pazīstamai, kur ar mani mācījās, kur arī gāja kursus, ielaminēt no skropstiņus, jo vienkārši pašam sev, ir ļoti sarežģīti ielaminēt. Tā kā, man liekas, tas nerealistiski, es jau vienkārši sacu izdedzināt, bet tā kā viņu šomēnes nevarēja, es pierakstījos uz skropstu pieaudzēšanu, tā kā pastīsimies, kā būs. Bet es taisīšu klasiku, jo es negribu baigi kaut kāds baigās skropstus, gribu vienkārši tāds klasiku, diezgan tāds naturāls. Kā naturāls. Tāpat jau ir pieaudzēts, bet, man patīk parasti. Tas ir reāli šodien saulītē. Kāds tik burvīgs laiciņš. Šis ir tas, kāpēc jums ir jāformulē pareizi manas mantas, sorry, tā ir dzīves realitāte, bet es tur izkrāmēju savus mantas, bet šis ir, kāpēc jums ir jābaidās no saviem sapņiem. Es kādreiz ļoti stipri gribēju, lai man istabā stāv šāds šūpuļu tīkls. Kad viņš stāv manā istabā, bet tad, kad es šeit nedzīvojos. Tāpēc formulēt savus sapņus uz jauno gadu arī pareizi. Vispār. Da pasaka. Rīktīga ziema. Beidzot. Pēc treniņa nopirku bulciņas. Dodos uz mājām. Skriem tagad uz veikalu, vajag vēl priekš jaunā gada kaut ko nopirkt un uz skropstām. Tāpēc es gribu arī skropstu mestrītē končinus nopirkt. Tad es parādīšu, kā sanāca. Esmu rīktīgākā lelīta. Bet man ļoti piestāv īstenībā, pat vienkārši tik te pierasta, vienkārši, es tāda. Tāda lelīta. Tad es kājas, Dievs tik nepierasti. Braucam pastaigāt uz Vecrīgu ar vecākiem. Pirms jaunā gada. Ir ziema. 100 gadiem ir ziema. Laimīgi jaunā gada. Vēl likumīgi. Vai kārstīts? Bet vēl neesmu ēdus, un es tikko apēdu lašmaizīti. Tā ir mana pirmā gada ēdiens. Pirmais ēdiens šogad. Arī lašmaizīte. Un jauno gada Simba! Laimīgu! Laimīgu! Šis slavenais uzraksts, šī slavenā uzlīme. Tātad šodien jau ir kaut kāds 7. janvāris, un es sapratu, ka nav vispār beigas tam video. Jaunais gads bija ļoti foršs. Man ļoti patika filmēt šitās visas vlogmas nedēļas. Es ceru, ka jums arī patika skatīties. Ja jā, tad rakstat. Gribu vēl visādus video sadomāt, safilmēt. Tā kā jā, laimīgi jauno gadu!